Nedēļas nogalē 4 sociāldemokrātiskās partijas nodibinājušas apvienību Atbildība un sola 2 nedēļu laikā publiskot iespējamo kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās. Tomēr jau tagad ir zināms, ka vairāki pazīstami Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedri vēlēšanās nestartēs. Kādēļ tā? Un kāpēc sabiedrības atbalsts LSDSP laika gaitā ir tikai mazinājies? Par to interesējās Laura Dreimane. Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija ir pirmā latviešu politiskā partija mūsdienu Latvijas teritorijā. Atjaunotajā Latvijā savus ziedu laikus tā sasniedz 7. Saeimas laikā, kad parlamentā iekļuva pat 14 LSDSP biedri, un drīz pēc tam tikpat vietas tā ieguva arī pašvaldību vēlēšanās Rīgā. Taču pamazām LSDSP popularitāte mazinājās, un tagad, lai vispār iekļūtu Saeimā, partijas vadība mēģina kooperēties ar citām kreisistcentriski domājošām partijām. Sākotnēji bija mēģinājums vienoties ar Latvijas kustību Solidaritāte. Tagad nolēmts apvienoties ar partiju Mūsu zemes, Sociālā taisnīguma partiju un Latvijas atmoda. Kādēļ tā skaidro Jānis Dinevičs? Šajā krīzes situācijā ir jāprot vienoties darba devējiem ar darba ņēmējiem. Līdz ar to tad mēs gribam sadarboties arī ar arotbiedrībām, un arotbiedrībām varbūt sadarboties ar vienu konkrētu partiju, tas ir varbūt sarežģītāk. Bet, ja ir partija apvienība, tādā gadījumā viņiem individuāli ienākt šādā sarakstā būtu arī vienkāršāk. Taču konsolidācija ar mazajām partijām likusi vairākiem sociāldemokrātu aktīvistiem atteikties startēt vēlēšanās no LSDSP saraksta. Piemēram, no LSDSP ģenerālsekretāra amata atteicies Ansis Dobils, bet cits redzams partijas pārstāvis Attis Leņš piekritis vēlēšanās startēt kā sociāldemokrāts no sabiedrību citai politikai saraksta. Attis Leņš. Pilnīgs bezceres. Mēs vedām sarunas ar vienotību, jā. Dinevičs bija klāt, viņš arī gribēja pievienoties vienotībai. Bet, tas uzstādījums bija tā, ka mums vajadzēja jaunu partijas vadību. Un tas Dinevičam nebija pieņemams. Viņš skaidri un gaiši pasaka, kā bija. Un tā viņš pārmetās uz šitām mazām kabatas partijām. Un tas ir nāve sociāldemokrātijai Latvijai. Kas tie pa cilvēkiem tur iekšā? Mēs taču nekur netiksim vēlēšanās ar šīm kabatas partijām. Taču nav nekāds intelektuālais potenciāls. Arī Dainis Īvāns nav piedalījies Atbildības dibināšanas kongresā, taču viņa prāt apvienošanās ar citām partijām nav nepareizs solis. Īvāns cer, ka ar laiku šīs mazās partijas saplūdīs ar LSDSP un padarīs to par vēl stiprāku partiju. Uz jautājumu, kādēļ šobrīd partija ir tik zemi reitingi, Īvāns atzīst, ka mirklī, kad partija bija pie varas, tā kļuva iedomīga un aizmirsa savus sociāldemokrātiskos ideālus. Viss, kas stāv ārpus politikas, visi zina, ko darīt, ja, un skaļās balsīs kliedz un lamājas un kritizē, un tik līdz viņi pie vārs nonāk, tā viņi, protams, sāk skatīties uz pāriem pustoņiem tā no augšas, un ar sociāldemokrātiem jau bija tas pats, jo tad, kad šī popularitāte nedaudz bija pieaugusi, un mēs bijām vadošā partija Rīgas domē, tad, ziniet, uz straumēm plūda karjeristu bari, kuri šobrīd jau ir paspējuši mainīt vairākas partijas. Dažādās socioloģiskajās aptaujās LSDSP reitingi šobrīd svārstās no 0,7 līdz 3%. Jānis Dinevičs saka, tas tādēļ, ka Latvijā cilvēki īsti neizprot sociāldemokrātiskās idejas, proti kreisās idejas vairāk saistot ar nacionāliem, nevis sociāli-ekonomiskiem jautājumiem. Savukārt sociologs Arnis Kaktiņš saka, LSDSP zemajiem reitingiem ir vismaz 3 iemesli. Vispirms jau pie varas esot, viņi tā arī nespēja parādīt savus labos darbus, tādēļ vairumam vēlētājs sociāldemokrāts saistās tikai ar nesaskaņām savā starpā. Vēlētājiem nepatīk šādas lietas, respektīvi partijas, kas parādās šādos negatīvos kontekstos, pilnīgi viennozīmīgi tiek novērtēts kā vājas partijas, un vēlētājs liecās no tām novērsties. Un visbeidzot personīgi faktors. Un tad arī šī frontē tas viņu rindas nav tik stipras, kādas būtu nepieciešams, lai viņi varētu pretendēt uz lielas daļas sabiedrības atbalstu. Kā norāda sociologs, līdz vēlēšanām gan vēl ir vairāki mēneši un prasmīgi izskaidrojot savu ekonomisko programmu, idejisko bāzi un liekot lietā politisko reklāmu, arī sociāldemokrāti spētu iegūt daudz lielāku vēlētāju atbalstu. Laura Dreimane, Latvijas radio.